dārgāk. Ar tādu stundais nāca klajā ekonomikas ministrs Daniels Pavļots. Mēs sadarbībā ar pētījuma aģentūru TNS vēlējāmies noskaidrot, vai ģimenes būs spējīgas maksāt vēl vairāk. Trešā daļa, jeb 30% Latvijas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 55 gadiem norādījuši, ka viņu ģimene spējas maksāt vairāk par elektroenerģiju, tādēļ netaupot uz citiem izdevumiem. Pozitīvu atbildi biežāk pauduši vīrieši, iedzīvotāji, kuri pēc nodarbošanās ir vadītāji, augstāka līmeņa speciālisti, iedzīvotāji ar augstākiem ienākumiem, kā arī iedzīvotāji ar vienu cilvēku ģimenē. Tomēr vairākums, jeb 62% norādījuši, ka viņu ģimenes nespējas maksāt vairāk par elektroenerģiju. Līdz ar to viens no risinājumiem būs taupīšana uz citiem izdevumiem. Biežāk negatīvi atbildējušas sievietes, citautieši, ģimenē galvenokārt citā valodā runājoši nepilsoņi, kā arī iedzīvotāji ar zemākiem ienākumiem. 8% aptaujāto nav konkrētas atbildes uz šo jautājumu. Nu, pat redzēta aptauja rāda, ka lielākā daļa no iedzīvotājiem nebūs spējīga apmaksāt elektrības rēķinus, ja tie tiešām kļūs lielāki. Turklāt šobrīd cilvēkiem Latvijā jau tā ir lieli parādi par pagājušās ziemas apkuri. Kas mūs sagaida? Tarifu ziņā uz sarunu šorīt esam aicinājuši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētāju pienākumu pildītāju Rolandu Irkli. Labrīt! Labrīt! Iedzīvotājiem un arī uzņēmējiem ļoti svarīgs jautājums ir elektrības cena. Kas notiks ar tarifu šogad un kas notiks nākamgad? Šobrīd regulātorā nav saņemts neviens tarifu pieteikums jauns saistībā ar elektrību. Līdz ar to pateikt, vai šogad kaut kas mainīsies vai nākamgad mainīsies, šobrīd nav iespējams pateikt. Un tas lielā mērā ir atkarīgs no tā, kas notiks un kāda lēmums tiks pieņemta valdībā. Proti, vai valdība nolems, ka mājsaimniecības tiek sūtīts brīvajā tirgu, viņām ir iespēja pirkt elektrību tikai brīvajā tirgu, vai arī tiek pateicis, ka brīvais tirgus atvērts netiek mājsaimniecībām, un uzņēmums Latvenergo nāk ar jaunu gala tarifu. Tā kā, principā, vispirms ir jāatbild uz šo jautājumu, lai varētu atbildēt tālāk, kā rīkosies regulators, un vai regulators izskatīs kādu jaunu tarifu pieteikumu. Jā, bet varianti vienā un otrā gadījumā, tādā gadījumā, tad, ja valdība atbrīvo šo tirgu, kas notiek ar tarifu? Tātad šis regulētais gala tarifs vairs neeksistē. Eksistē tikai sadales tīkla tarifs, un papildus iedzīvotājiem ir jāpērk elektrība brīvajā tirgu no komersantiem. Plus, protams, tas, kas pilnīgi noteikti notiek, uz mājsaimniecībām tiek attiecināts obligātais iepirkums, obligāta iepirkuma komponente tādā apmērā, kā tā ir šobrīd. Proti, esošajā regulētajā gala tarifā obligāta iepirkuma komponente ir 11. gada līmenī, tad atbrīvoties tirgumu vai arī nākot ar jaunu tarifu, uzņēmumam šajā gadījumā tad obligātā iepirkuma komponente iedzīvotāju tarifā tiek iekļauta šobrīd esošajā faktiskajā apmērā. Ja mēs vēl neaizsteidzamies notikumiem priekšā un pirms vēl gaidām šo valdības lēmumu, ekonomikas ministrs tomēr ir norādījis, ja Latvenergo iesniegs šo jauno tarifu pieteikumu, tad komisijai būtu pienākums to ļoti rūpīgi izvērtēt. Un kādā veidā varbūt tad jūs paredzat, ja šis lēmums netiks pieņemts, tad iespējams visticamāk tomēr varētu būt Latvenergo ar jaunu tarifu pieteikumu. Kā komisija sāk šo tarifu vērtējumu, pamatojoties uz situāciju, kāda ir valstī, ka cilvēki lielākā daļa vienkārši diez vai spētu samaksāt šos rēķinus? Tad tarifs sastāv no 3 daļām, patiesībā no 2 jau zināmajiem, pilnīgi noteikti zināmajiem cipariem. Viens ir sadales tīkla tarifs, kas ir apstiprināts un šobrīd nav mainījies no 11. gada. Otrs sadaļa ir obligāta iepirkuma komponente, kas tiek apstiprināta katru gadu. Tāda arī zināms lielums. Trešais lielums ir elektroenerģijas cena, kas ir tirgus cena būtībā un tiek izsinot pēc tirgus cenas. Šobrīd Latvijā to ir samērā vienkārši noteikti, jo no 3. jūnija darbojās jau elektroenerģijas birža. Un balstoties uz šīs biržas datiem ir iespējams arī prognozēt elektrības cenu. Un trešā sadaļa, kas ir ļoti niecīga sadaļa, ir tirniecības komponente, proti uzņēmumu Latvenergo ir tiesības saņemt arī samaksu par tirniecības pakalpojumu un gūt no tā pavisam nelielu peļņu. Tad Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija kuru no šīm daļām var ietekmēt? Ietekmēt mēs pārbaudīt un ietekmēt mēs nosacīt varam kurš no šīm sadaļām. Jautājums kādā apmērā. Un proti visrūpīgākā vērtēšana, vislaikietilpīgākais darbs notiek pie sadales tīkla tarifa. Un, kā jūs minējat, tas šobrīd nav mainījies kopš 11. gada.
Savukārt, attiecībā uz pārējām, tur ir vairāk, teiksim, matemātiski aprēķini, jāprēķina tirgus cena, jāprēķina, kāds ir šis obligātā iepirkuma komponenti atbilstoši iepriekšējā gadā samaksātājiem. Proti, tur ir vairāk matemātiski aprēķinu, nav tik daudz pēc būtības vērtēšana, vai tas ir pamatot, vai šis ir pamatot. Līdz ar to tā būtiskākā sadaļa, tas lielākais darba apjoms, vērtējot kopumā kaut kāds ar elektrību saistīts jautājums, ir tieši sadales tīkla un viņā iekļaujošos pārvades tīklu pakalpojumu tarifos. Jūs teicāt, ka nav saņemts šobrīd neviens pieteikums par jaunu tarifu pieteikumu. Ekonomikas ministrs savukārt norāda, ka elektrības cena ievērojami kāps nākamgad. Kurā mirklī tad mēs varam gaidīt šīs izmaiņas? Kurā mirklī šīs izmaiņas parādīsies? Vai tas būs tikai un vienīgi atkarīgs no šī valdības lēmuma, jūsuprāt, vai tas ir paredzams, ka ja šis valdības lēmums nebūs par atklāto tirgu mājsaimniecībām, tad uzreiz automāts Latvenergo nāks ar savu pieteikumu jaunai tarifu plānam? Šis jautājums droši vien jāuzdod pašam uzņēmumam Latvenergo, cik ilgi viņi ir gatavi subsidēt mājsaimniecības. Bet jūs teicāt, ka nav mainījies no 11. gada. Tas ir pietiekoši laiks, lai tagad nāktu ar jaunu iniciatīvu? Ir daudz kas mainījies, ko šiem stāv. Ne daudz kas, bet ir būtiski lieta, kas ir mainījusies, un tā ir šī obligāta iepirkuma komponente. Un šobrīd būtībā šo pieaugumu, kas ir bijis obligātās iepirkuma komponentes sadaļā, Latvenergo kompensē uz savu rēķina un būtībā savā ziņā samazinās tā elektrības cena, kas ir tarifā tādā veidā nosacīta. Un būtībā šī elektrības cena vairs jau absolūti neatbilst tai cenai, kas ir tirgu. Mēs šeit runājam par tādām lietām, kas ir formulās un tādos diezgan stingros rāmjos iekļauti. Bet ņemot vērā to, ko mēs arī aptaujā redzējām, ka cilvēki nevar samaksāt, cik liela iespēja ir ņemt vērā šo ekonomisko situāciju, maksāt spēju cilvēku? Regulātora likums ļoti precīzi pasaka, ka mums ir jāvērtē ekonomiski pamatotas izmaksas, mūsu lēmumiem jābūt balstītiem ekonomiski pamatotās rādītājos. Šis ir rādītājs? Sociālā situācija valstī, diemžēl, mums nav, un mums patiesībā ir bijušas tiesvedības, kur ir tiesa skaidri norādījusi uz to, ka mums nav tiesība ņemt vērā sociālas kaut kādas pasākums vai sociāla situācija valstī. Un ar sociālo situāciju valstī tā ir jārisina valdībai, Labklājības ministrijai. Un Labklājības ministrijai līdz augustam ir uzdots izstrādāt plānu, kādā veidā tad šie mazaizsargātie iedzīvotāji, mazaizsargātās mājsaimniecības varētu tikt pasargātas. Un es domāju, ka tur ir jāskatās komplekss, ir ne tikai elektrība, bet arī siltums un citi komunālie maksājumi. Jo ir mājsaimniecība, kas vairāk patērē elektrību, jo viņiem, piemēram, daļa no apkuras vai visa apkura ir uz elektrību. Cita mājsaimniecība vairāk patērē daļu apkuras. Un līdz ar to, lai nediskriminētu vienu vai otru mājsaimniecību, ir jāpiedāvā pietiekami universāls risinājums tam, lai atbalstītu mājsaimniecību šo komunālo maksājumu sekšanā kopumā, nevis atsevišķi pa sadaļām. Bet vai jūs esot savā amatā varat pateikt, kāpēc ekonomikas ministrs norāda, ka šī elektrības cena būtiski sadārdzināsies? Kas šobrīd ir iemesls šādam paziņojumam? Viens iemesls noteikti ir šī obligāta iepirkuma komponente. Tas ir skaidrs, jo tā ir pieaugusi kopš 11. gada, un tā ir acīm redzama izmaiņa. Un, ja mēs salīdzinām ar pamattarifu, un ja mēs fiksējam to situāciju šobrīd un pieņemam, ka elektrības tirgus cena nav būtiski mainījusies, sadales tīkla tarifs nav būtiski mainījusies, tad šī obligātās iepirkuma komponentes izmaiņa vien nodrošina 7% pieaugumu. Par tiem pārējiem, par to lielāko pieaugumu, tad tur ir konkrēti jāprasa, kas ir pamatā šiem aprēķiniem, bet tīri intuitīvi var pateikt, ka pirmais tur ierēķināts šis 1200 kWh iešā, kas ir savu veidu atlaide bijusi kopš 11. gada jau sākotnēji. Līdz ar to tā ir tā lieta, kur atkal mēs kā regulātors nevaram izvērtēt. Tas ir ministrijas un uzņēmuma tā brīža lēmums izveidot šādu sistēmu. Otrs, kas varētu mainīties, protams, ir sadales tīkla tarifs, bet, kā jau es minēju, šobrīd pieteikums no uzņēmuma nav saņemts. Līdz ar to prognozēt, kādas varētu būt šīs izmaiņas, kas varētu mainīties, cik lielā apmērā šajā sadaļā nevar. Nav ziņu par to, ka pieteikums varētu būt, ne? Šobrīd viņš nav. Mēs šobrīd ar sadales tīklu skaņojam viņu attīstības plānus, investīciju plānus. Un iespējams, ka tad, kad šī skaņošana noslēgsies, tad iespējams arī sadales tīkls varētu nākt ar kādu jaunu tarifu. Bet, kā es minēju, šobrīd jauns pieteikums nav saņemts. Kad viņš tiks saņemts, būs pietiekami ilgs izvērtēšanas periods, jo, kā es minēju, šis ir sarežģīts tarifs. Tur būs vismaz vairāk mēneši, un tur arī iedzīvotājiem būs iespēja iesaistīties, piedalīties uzklausīšanas sanāksmēs, nākt ar priekšlikumiem. Tā kā process būs pietiekami atvērts, caurspīdīgs.
Un visiem būs iespēja sekot līdzi un komentēt šo procesu. Jautājums iespēja sekot, jā, bet vai būs iespēja arī kaut kādā veidā ietekmēt lēmumu, lai tas jau cilvēkiem vairāk vai ne ir svarīgi, nevis tik daudz sekot? Mūsu pieredze rāda, ka iedzīvotāji arvien vairāk iesaistās šo jautājumu risināšanā. Bet vai ir risinājums? Dažkārt ir arī risinājumi. Kompromiss, es domāju. Jā, dažkārt ir arī risinājumi, un es priecātos, ja iedzīvotāji arvien vairāk nāktu ar priekšlikumiem un varbūt arī meklētu sev atbalstu kompetentās un prastu, teiksim, argumentētas priekšlikums piedāvāt. Patiesībā tad mums būtu vieglāk arī šī tarifu vērtēšanas procesā strādāt ar uzņēmumu un šos priekšlikumus vērtēt. Runājot par šo 1. septembri, kad iespējams būs šis brīvais tirgus mājsaimniecībām, jūsuprāt, kā tas tad varētu ietekmēt elektroenerģijas tarifus un cenas? Jo daudz runāts par to, ka lētāk noteikti netiks, lai arī būtu konkurence lielāka, tad jūsuprāt, jūsu viedoklis, kā mainīsies cena? 1. septembris vairs nav datums. Tas ir tagad jau skaidri pateicis, ka 1. septembrī nekas nenotiek. Tātad tas būs kāds cits datums, vai arī šis jautājums tiks atlikts uz nenoteiktu laiku. Bet brīdis, kad tiek atvērts šis tirgus? Brīdis, kad tiek atvērts šis tirgus, tad būtībā klientiem visiem ir divi veidi tarifi. Viens ir sadales tīkla tarifs, kurš iekļauj obligāti iepirkuma komponenti, un otra sadaļa ir elektrības cena. Un šo elektrības cenu tad iedzīvotāji var izvēlēties no dažādiem tirgotājiem. Tas, ko mēs redzam Igaunijā, tad Igaunijā no 1. janvāra ir brīvais tirgus mājsaimniecībām. Viņām nav vairs iespēja pirkt šo te elektroenerģiju par gala tarifu. Un tur ir piedāvājumi no vairākiem komersantiem, vismaz 3 nopietni spēlētāji. Es domāju, ka tie paši 3 spēlētāji būtu arī Latvijā. Proti, tas ir Latvenergo, kas Igaunijā ir zem nosaukuma Elektrum, ST Enerģija, protams, kā viņa lielākais elektroenerģijas ražotājs un tirgotājs, un Interrao, kas ir būtībā Krievijas uzņēmums. Un līdz ar to, kas ar tarifu notiek? Tātad prognozēt līdz ar tirgus atvēršanu? Līdz ar tirgus atvēršanu vienīgais, ko precīzi var prognozēt, ir tas, ka uz mājsaimniecībām tiešā veidā tiek attiecināts piemērots šis obligātā iepirkuma komponents izmaiņas. Tas nozīmē? Tas nozīmē, ka arī par šiem plus 7% droši var rēķināties. Tas pozitīvais, kas ir iedzīvotājiem no tirgus, ir tas, ka palielinās izvēles iespēja konkurences apstākļos vidējā ilgākā termiņā arī varētu cenas iet uz leju. Iedzīvotāji var izvēlēties savam patēriņam, savām vajadzībām atbilstošākā produktu. Tātad plus 7 ir garantēti, bet vēl tad attiecīgi katrs piedāvātājs konkurences apstākļos šo cenas, to vienu daļu no šī tarifa varētu vēl piedāvāt it kā savādāk nekā citi. Bet tad 7 mums ir garantēti, ka tas kāpums varētu būt. Jā, tajā sadaļā tur no tā izvairīties nav iespējams. Kas vēl varētu to procentu paaugstināt? Obligātais iepirkuma komponenti, kas vēl? Principā tas arī viss šobrīd. Ja nemainās sadales tīkla tarifs un neiet uz augšu, tad tur arī nekas nemainās. Kāpēc tas sanāk tā, ka politiķu viedokļi pat ļoti būtiski atšķiras? Mēs redzam, ka Vienotības pārstāvs Inters Zaķis saka, ka cena kritīsies. Reforma partijas ministrs Pavļuta kungs, mēs jau pieminējām, paredz, ka nākamajā cena kāps. Jūsu viedoklis? Atkarīgs atkal no par ko mēs runājam, par kur no šīm sadaļām runājam. Ja mēs runājam par elektrības tirgus cenu, tad šobrīd viņa patiesībā ir jau nedaudz zemāka nekā viņa ir bijusi kādu laiku. Jo Skandināvijā ir augsts hidroresursi, un mēs šobrīd arvien vairāk integrējamies Skandināvijas tīklos, un caur Skandināviju mums ienāk arī lētāka elektrība. Līdz ar to tur jāskatās, kas notiek Skandināvijā, kāda ir tirgus situācija Skandināvijā un kā mainās tirgus cena šeit, Baltijā. Tie pārējie tos jau mēs apskatījām. Būtībā tad obligāti iepirkuma komponenti, tas ir jautājums uz nākotni. Šobrīd ministrija strādā pie risinājumiem, kā šo te komponentu mazināt. Ja šo komponentu samazinās un izdosies, tas būs sekmīgi, tad mēs varam rēķināt, ka varbūt arī šis pieaugums nav. Uz kopējo maksājumu 7% varbūt viņš ir mazāks. Tā kā tie ir tādi vēl nezināmie, un tie ir jautājumi, kurus patiesībā tiešām ir jāadresē ekonomikas ministrijai, kas pie šiem jautājumiem strādā. Tad skaidrs, ka, protams, iedzīvotāji ir tagad, es domāju, tiešām informēti plašāk par to, kas veido šo cenu un ne pirmo reizi. Bet, ja mēs ņemam tikai to gala ciparu, ko viņš redz ikmēneša rēķinā un saprot, ka par tik un tik notērēto elektrības kilovatstundām es maksāju tādu un tādu noteiktu tarifu, tad ir pamats tiešām domāt pēc ekonomikas ministra izteiktā, ka šis gala cipars, kas būs redzams, var tik būtiski palielināties līdz pat 40%. Vai jūsuprāt, tas ir tas izteiktais, iespējams šie nelielās izmaiņas, kuras nāks neatkarīgi no tā, vai tiks atvērts šis brīvais tirgus vai ne, un tā kā nav saņemts neviens pieteikums no Latvenergo, tad pagaidām dzīvojam ar veco tarifu. Ja mēs runājam par konkrēti individuālu cilvēku mājsaimniecību, kur no savu rādītāju un skatās savā rēķinā, tad tur, protams, ir jāskatās tas, kādā
kāds patēriņš šobrīd šim iedzīvotājiem ir. Un tur pilnīgi godīgi, ja šobrīd iedzīvotājs pārsvarā patērē starp tarifu un nepārsniedz gadā šīs 1200 kWh, tad tur šis pieaugums noteikti ir lielāks. Jo, kā es minēju, tā ir tāds atlaides mehānisms, kas ir 11. gadā, lai, acīm redzot, lai mazinātu šo triecienu iedzīvotājiem, tika pieņemts. Šobrīd, acīm redzot, tiek meklēt jaunu risinājumu, kā precīzāk pasargāt tieši šī mazaizsargātās mājsaimniecības masturīgos iedzīvotājus. Un tad es domāju, ka pirms tiek atvērts tirgus vai pirms notiek šis jauns tarifu pieteikums iesniedz, valdībai ar Labklājības ministriju kopā ir jāatrod risinājumi, kā aizsargāt šos mazaizsargātos iedzīvotājus, kuriem ir visgrūtāk nomaksāt rēķinus. Un tiem, kuriem nav visgrūtāk, tad tiem ir jārēķinās ar to lielo palielinājumu? Cik 40% tā? Vai tomēr ne? Tiem, kam nav tik grūti, visdrīzāk, kad viņiem patēriņš arī ir lielāks, jo īstenībā tur ir zināma korelācija, kad jo lielāka labklājība, jo ir televizors, dators, jebkurā gadījumā es tik un tā vairāk lietoju vai mazāk, tik un tā ir kaut kāds cipars, no kuras sāku aprēķināt to savu lietojumu koeficientu, vai ne? Tur ir jāskatās tiešām šis patēriņa apmērs, jo patēriņš ir lielāks, jo šis pieaugums procentuāli katram būs mazāks, jo patēriņš gadā ir mazāks, jo procentuāli šis pieaugums katrai šai mājsaimniecībai ir lielāks. Paldies! Labi, paldies. Tad gaidīsim, kāds būs valdības lēmums un vai valdība tiešām pieņems arī tuvākajā laikā lēmumu par to, vai tiks atvērts brīvais elektroenerģijas tirgus mājsaimniecībām, kas arī varētu, acīm redzot, nest lielākas skaidrības par to, kādi būs turpmākie elektroenerģijas tarifu gala ceni.